Mēs varam izstāstīt patiesību. Un kā tu domā, kas notiks pēc tam? Mūs pateiks no šejienes ar kaunu un negodu. Mēs melojām un mānījām visus bez izņēmuma, ieskaitot tavu mīļoto Niklasu. Varēsim priecāties, ja nenodos policijai. Mums vajadzēja būt godīgiem no paša sākuma. Štāli noteikti izpildītu Sofijas pēdējo vēlēšanos un dotu tev iespēju ārstēties. Labdien, Štālkungs, jūsu meita ir mirusi ļoti žēl, bet viņa teica, lai jūs mums palīdzat. Neviens taču mums neticēs. Viņi ir tik jauki. Sofijas tēvs. Tiešām visi ir jauki. Man nevajadzēja tevi paklausīt. Lietus zina, ka tā bija vienīgā iespēja. Vai tu maz nojaut, kā es jūtos? Kā tas ir nemitīgi tēlot kādu citu? Man te jāizsmeļ visi tie mēsli, kamēr tu gozējies kā izpilddirektors. Tu man pārmetīs, ka es pelnu naudu? Un pinies ar Patrīciju. Tie ir meli. Niklas saka, ka tā ir. Viņam tu tic vairāk nekā man? Labi, tad izvēlies starp savām jūtām pret viņu un manu terapiju. Es šo iedzimto slimību neizvēlējos, tikpat labi tā varēja trāpīt tev. Viss kārtībā. Paldies. Vai varēsiet sanest virtuvē? Labi. Labrīt. Vai tu labi gulēji? Nu tā. Man pietrūka tevis. Bet tā ir tikai mana vaina. Zinu, vajadzēja tev pateikt, ka biļetes iedeva Džo. Un vajadzēja pateikt arī to, ka viņš dejoja man striptīzu. Tas jau neko nenozīmēja. Protams, ka ne. Tieši tā, tāpēc vienalga, vai tu man to stāsti vai ne. Tu nopietni? Jā, es pārsteidzos. Tavs labākais draugs ir gājis bojā. Saprotams, ka nervi uzvilkti kā stīgas. Jā. Vai tagad mums atkal viss ir kārtībā? Es priecājos. Vai tiešām viss ir labi? Nevēlies padejot? Te? Nē, vakarā. Krautingā būs zaļumballe. Nevēlies? Ar lielāko prieku. Protams, ka es neļaušu Sebastianam nomirt. Vienīgi viņš varēja būt mazliet pateicīgāks. Bet viņš uzvedas tā, it kā tas būtu pats par sevi saprotams. Viņa ārstēšanās, darbs un mīlas dēka. Pagaidi, es jau vēl nemaz nezinu, vai tā ir taisnība. Varbūt Niklas tiešām ir kaut ko sajaucis vai pārpratis. Sebastians apdraudēs visu, ja pīsies ar to sievieti. Sofija, par ko gan tu tik cītīgi lauzi savu galviņu? Sveika, maziņā. Kā tev iet? Normāli. Nepatikšanas? Nekas tik svarīgs. Tu zini, ka es vienmēr esmu gatava tevi uzklausīt. Vai šis teikums man nebūtu jāsaka tev? Vai tas ir kas tāds, par ko nevēlies ar mani runāt? Nē. Ja patiešām vēlies zināt, iesim padzert kafiju. Vēgnera kungs. Jā. Es jau sen vēlējos jums pavaicāt, paldies Dievam, ka atkal varu dziedāt, un manas uzstāšanās šeit, Firsterhofā, bija leģendāras. Bārs pārpildīts publikas sajūsmā, un tagad arī aizvadīts mans atgriešanās koncerts. Nepārāk veiksmīgi, kā es lasīju. Jūs taču neticēsiet visam, kas sarakstīts avīzēs. Visādā ziņā es spēju labi iedomāties atjaunot veco labo tradīciju. Veco tradīciju, jūs tā teicāt. Jūs, nu, dien esat viltīgs fruktiņš, vēlaties samazināt manu honorāru, tāpēc pieminat tos skribentus? Tas it nemaz nebija mans nolūks. Jūsu uzstāšanās vairs nebūs. Firstenhofā nav nekāda patvērumu osta izbijušām otrās klases slavenībām. Vai es izteicos pietiekami skaidri?
Visā pilnībā. Man ir vajadzīga sieviete. Ko jūsu draugs par to saka? Šis ir ārkārtas gadījums, es nevaru atrast Tīnu. Es tagad galīgi nemaz neesmu tādā noskaņojumā. Lūdzu, Šveicers kundze. Tik izsmalcināta un augstas klases sieviete kā jūs. Vienmēr iekārojama, seksīga un moderna. Diemžēl ne visi tā uzskata. 5 minūtes, bet tad man jāiet strādāt. Labi, Mihals ir sapratis, ka nav pamata greizsirdībai un vēlas iet ar mani uz zaļumballi. Tā pēkšņi? Jā, viņš ir nedaudz apjucis, viņa labākais draugs ir gājis bojā un... Skaidrs, viņš noteikti uzzināja par Džo Mellera erotisko deju. Un varu galvot, ka bijusi draudzenīte to viņam pateica. Nē, es pati pateicu. Un tagad es vairs nevēlos runāt par to Džusīti, jo es priecājos par gaidāmo balli, kur dejošu ar Mihēlu. Un Klētai ir jāsaka, es esmu tava vienīgā. Tādā gadījumā es jums ieteiktu izvēlēties Džo Mellera kostīmu un noteikti izcelsieties ballītē. Šveiceres kundze lūdzu. Zaļā krāsa ideāli pieskaņojas jūsu matiem. Jā, tad vilkšu zaļo. Brīnišķīgi. Un varu sadarīt, ka Engeles kundze kļūs tikpat zaļa aiz skaudības, kad redzēs jūs šajā kleitā. Acīm redzot, Zālfelda kungs zina, uz kādām pogām tev jāspiež. Man nevajag to visu tik ļoti ņemt pie sirds. Tomēr tu esi sadusmojies. Visvairāk pats uz sevi. Patiesībā jau viņš man neko nav nodarījis. Sīkmanīgais skopulis. Tas noteikti bija domāts kā kompliments. Zālfelds man ir saukājis arī citādos vārdos. Viņam tagad ir iestājies grūts posms. Toreiz pēc tsunami katastrofas, kad par tevi nedēļām un mēnešiem ilgi nebija nekādu ziņu, es staigāju kā apdūlis. Bet par laimi tagad ne tikai tu esi atgriezusies pie manis, bet arī Mila. Cerams, ka ar viņu es visu izdarīšu labāk. Nebija tā, ka ar mani visu darīja nepareizi. Vai patiesi es to dzirdu no tavas mutes? Tu tiešām esi mainījusies. Uz labo pusi. Man ir ideja, kādā veidā tev uzlabot attiecības ar Zālfelda kungu. Mana meita ir ne tikai skaista un gudra, bet arī miera eņģelis. Te jūs esat. Jūs aizmirsāt savus zāles, bet tamdēļ es te esmu. Lūdzu, un novēl jauku atpūtu. Paldies, uz tikšanos. Rozalī. Vai tu labi gulēji? Panāc aprunāties. Rozalī, es nedrīkstēju vakar tik tālu aiziet. Tam vienmēr ir vajadzīgi 2. Bet es nevēlos, lai tu sāktu kaut ko cerēt. Nē, mēs jau vakar par to runājām. Pie vainas bija atmosfēra, mūzika. Sentimentāls atmiņas. Protams. Bet nepieminot nesaskaņas starp tevi un tavu draudzeni. Un arī šo mūsu īpašo situāciju. Vai tev nešķiet, ka tas kaut ko nozīmē, ka tu skūpsti tieši mani? Kā nekā mēs gribējām precēties? Tas bija ļoti sen, Rozalī. Es esmu kopā ar Koko. Viņai tiešām ir ļoti paveicies. Man jāiet. Labrīt, labrīt. Labrīt.
Kas man šodien jādara? Mums vajag burkānu un kohlrabi žulienu. Vai uzdrošināsies? Domāju, ka jā. Vai man nevajadzētu tev tomēr parādīt? Nāzis taču ir pareizais. Vai tu runāji ar viņu? Jā, viņš saka, ka tu maldies. Viņš melo. Man izklausījās ticami. Runa nav tikai par vakardienu. Es nesaprotu, kāpēc viņš tik ļoti aizstāv Patriciju Dītrihu. Viņš tikai riskē ar savu darbu. Jo tāpat kā tu uzskata, ka Friedrichs nedrīkst pret viņu tā izturēties. Nu labi, ja tu tā saki. Ar manu brāli mēs esam zaudējuši ne tikai neaizvietojamu pavāru, bet arī neaizstājamu cilvēku. Kas par māsliem? Kā jūtaties, Zalfeld kungs? Vai es traucēju? Nē, es tikai cenšos uzmest pāris vārdu, ko pateikt sēru piemiņas brīdī. Ir bijuši vieglāk pienākumi. Jā, tāpēc arī labprāt ļauju sevi traucēt. Pat jums. Lūdzu, sēdieties. Man jums ir jāatvainojas. Tas nebija īpaši smalki, jau aizmirsu. Par savu naudu varat neraizēties. Es kontrolēju turnīra izmaksas. Es arī sāku meklēt nākamos sponsorus. Ja neatradīsiet, es pārcietīšu. Patiesībā man vajadzētu atvainoties jums. Ja reiz rakstāt sēru runu, vai neticat, ka Heinemeņa kunga meklējumi būs veiksmīgi? Kāds cerības stariņš paliek vienmēr. Es vēlos izteikt jums piedāvājumu. Gadījumā, ja šī briesmīgā ziņa kļūs par skumjo patiesību.